Sveiki, sveiki! Sāksim mūsu lietus, ūdeņu, sezonas nodarbību. Pastiepsimies sākumā pret debesīm un zemi un sajutīsim, kāda šobrīd ir debesu enerģija un kāda ir zemes enerģija. Ielpa, izelpa. Debesis un zeme. Un debesīs ir ūdens transformējošais spēks, kas nāk uz zemi, koka labvēlībai. Un ļausim tam notikt. Atceramies, kad mēs arī sevī iekļaujam debesis un zemi. Mēs arī esam debesis, zeme un visi 5 elementi. Pastiepsimies vispirms tā stabili stāvot uz vienu pusīti pēc izvēles. Ielpa. Nespiežam, nestiepjam tā līdz galam, izelpa. Ja jums tāds gandrīz līdz maksimumam un izelpojam. Ielpa, izelpa. Un tagad mazliet sarežģītāk, ja? Tā pati roka un tā pati kāja. Ielpa, izelpa. Ja? Un uz otru pusīti ielpa, izelpa. Tātad viena puse, otra puse, ja, iet. Tik gari, cik jums ir ielpa un izelpa, ja. Ļoti labi. Tagad pleci iet atpakaļ. Ja, un pleci iet uz priekšu. Un jūs arī visu laiku mazliet celīšos. Maigi iesēdiens celīšos jums notiek, ja? Un atpakaļ. Tagad uzmanīgi, tagad tāds pārmaiņus. Viens, otrs. Un viņi iet tādā diagonālē. Jūs pastiepāt uz vienu pusi, pastiepāt uz otru pusi. Un ar tādām apaļām rokām. Un paceļam galvu pret debesīm. Paceļam pret debesīm. Un tagad pretējā kustība. Uz priekšu tāpat, ja? It kā iebristu zemē, sajustu, kāda ir zeme pašlaik. Ja? Zeme. Zemes enerģija. Un atkal debesu enerģija. Uzņemam debesu enerģiju un sajūtam zemes enerģiju. Un no zemes ejam uz augšu un izstarojam. Atkal zeme, ejam uz augšu un no sirds centra izstarojam. Ejam uz leju, uz zemi, nākam augšā un ar skaņu no sava kakla daļas. Jā! Un ejam atkal lejā. Ielpa. Jā! Izelpa. Ejam uz leju. Ielpa. Jā! Ejam uz leju vēlreiz. Un
peldējam augšā un no mūsu galvas virsmas uz augšu. Sniega trusis rauž sniegu un met gaisā pārpilnības enerģiju. Un vēl vienreiz, vēl viens sniega truša leciens. Jā. Un tagad, it kā mēs ar apļiem priekšā sev slaucītu galdu, jā, mēs zīmējam astotnieku, jā. 8 mēs zīmējam. Astotnieku, jā. 1 aplis, jā. Jūs skatāties, jums tā būs kreisā roka, man tā ir labā, jā. Es tomēr stāstīšu tā, kā man tas ir. Centīšos vispār iztikt bez kura puse. Ja atkal jūs zīmējat, uz āru skaistu apli, uz āru, un ejiet līdzi ar visu ķermeni. Jā, 1. Un tagad 2 zīmē, un jūs šūpojaties uz to pusīti, kur jūs zīmējat, kur jūs glaznojat. Tur roka iet apļveidā, ja? No sāniņiem. 2. Otra rociņa uz puncieša, ja? 3. Un otra rociņa 1. 2. 3. Kā no mugurpuses tas izskatās? 1. 2. 3. Otra roka 1. 2. 3. Ļoti labi. Tagad pamēģināsim pārmaiņus. 1 rociņa uzzīmēja, otra rociņa uzzīmēja. 1, 2. 1, 2. Varat lēnāk. 1, 2. 1, 2. Aplītis uz āru, uz āru, uz āru. Glaznojam. Un tagad pavērsīsim plaukstiņas viens pret otru un zīmēsim tos pašus apļus, ja? 2, 3, uz āru, 1, 2, 3, un pārmaiņas 1, un 2, un 1, un 2, un 1, un 2. Un tagad mainīsim to visu, ejot no augšas uz leju. No augšas uz leju iesēžamies, jā, iesēdiens veidojās. Un jūs tā kā mēģinātu sataustīt, kā jūtās zeme, ko zeme stāsta. Un ceļamies augstāk. Un varam laist abas rociņas kopā tagad, ja jūs uztrenējāt kustību. Un jūs jūtat visu sev apkārt un izstaigājam. Kādas enerģijas ir apkārt? Kā jūs sajūtat šo sezonālo maiņu, kas ir iestājusies tagad lietus ūdens laikā? Joprojām, ja jums ir laiks, turpiniet praktizēt arī bezdelīga slīd, jeb tver ūdeni. Jā, arī varat mainīt. Vienu dienu daram to, otru dienu daram citu. Un tagad satīsim kopā, jā. Satinam. Satinam, satinam.
ielaižam iekšā, sajūtam, kur tagad, kurā vietā jums gribās tās rociņas uzlikt. Un izveidot nelielu tādu ķermeņa pašmasāžu pa ķermeņa priekšpusīti. Varbūt jums gribās tādā veidā. Un kādu brīdi mierīgi ļaujam visiem iepriekšējiem vingrinājumiem nosēsties mierīgi. Tagad nākošais vingrinājums, lai atbrīvotos no liekās enerģijas, un jo īpaši izsakam nodomu stagnējošam aknu čī atbrīvoties. Tas mums pavasarī ir ļoti svarīgi. Ja? Un ar visu, ja jūs negribat lēkāt, ja, tad jūs vienkārši taisat to kustību aktīvo ar tādiem izsviedieniem roku, tieši lai sāni jums vislabāk cauri visu ķermeni izpurināt. Ja? Aknu stagnējošais šķīlai atbrīvojas. Sievietēm ļoti svarīgi, vīriešiem, protams, arī kopā ar savām sievietēm to darīt. Jā, sievietēm ļoti svarīgi ir aknu veselība, lai visi sievietes dzīvē svarīgie jaunradas orgāni darbojās līdzsvarā. Tāpēc šī sezona ir būtiska iemācīties sev sajust, kā enerģija līdzsvarojās. Jā, nu re. Un tā nopurinamies, noskurinamies. Jā, ļoti labi, ļoti labi. Un tagad savācam labvēlīgo enerģiju, labvēlīgo čī. Visi 5 dabas elementi harmonijā, diena veidojās no jauna. Jā, varat sākt ar Jan koks, Jiņ koks. Otrā pusītē, labajā pusītē Jāna uguns, saulītes enerģija, Jiņ pusītē sveces liesmiņa. Tālāk mums iet Jāna zeme, Jiņ zeme, Jāna metāls, Jiņ metāls un Jāna ūdeņi lielie un Jiņ burbuļojošie avotiņi. Un ļaujam visam sanākt kopā, koncentrēties sevī. Liekat plaukstiņas tur, kur jums ir sajūta, ka enerģija jāpastiprina šajā brīdī. Varat likt tieši uz aknām un maigi glāstīt, teikt paldies aknām. Darētu arī kūņģim tāpat, lai viņi draudzīgi, lai aknas nenomāc kūņģi un liesu. Jo šobrīd ir tas periods, kad koka enerģija aug, ir savā pārpilnībā, un viņa var nomākt zemes enerģiju.
pārspēt. Jā. Tāpēc masējam gandrīz vai sava vēdera augšdaļu, ja? Tā maiga, glāstoša kustība tieši pēc brīža, kad jūs savācat enerģijas dienas, jūs maigi glāstošām kustībām. Ja jūs jūtat, ka jums ikdienā ir kādas, vai tas ir noteikts, saistīts ar šiem orgāniem, kaut kādi traucējumi, tad jūs varat uz iekšpusīti, ja, tā nomierinoši, tad uz iekšu jūs apļus taisat. Savukārt, ja jums ir pavaināta enerģija, tad uz āru apļiet. Bet es iesaku, ka jūs to dariet tad, kad jūs sajūtat, kad jūs tiešām sajūtat, man vajag tā, vai jums ir kāds, ir šie traucējumi norādīti, tad jūs varat vislabāk, ja viss ir kārtībā, jūs vienkārši glāstat, pamīļojat, paturat plaukstiņas, ļaujat enerģijai, uzreiz zem diafragmas, zem krūškurvi paturēt abās ķermeņa pusēs plaukstiņas, mierīgi pastāvēt, arī nodarbības beigās tā var izdarīt. To var darīt katru dienu, laikā no 1 līdz 3 dienā jūs varat atgulties, pasnaust minūtes 15, paturot plaukstiņas uz ķermeņa šajās vietiņās. Labi, tagad debesu ūdeņi, ja gaismas duša ar skaņu laižam cauri visam ķermenim. Vēl vienu reizīti, ja tā mierīgs, rociņas apstājās un atkal jāpa, ejam uz leju, vēl vairāk uz leju, ieelpējam augšā un leju. Un uz leju, un uz leju. Labi. Un tagad sajūtam pēdiņas, pajutīsim zemes enerģiju. Jā, tādā veidā, ka jūs, tā kā mēs darījām ar šo vingrinājumu, ja, ka mēs taustījām, zīmējām astotniekus, tā tagad jūs uz augšu sajūtat zemes enerģiju, viņi nāk uz augšu, velkam viņu šeit pa kājām uz augšu spuncīti. Uz augšu, ejam uz leju. Uz augšu, ejam uz leju. Jā, tikai pa kājām iztēlojamies kā no pēdiņām. No zemes enerģijas ceļās augšu pa augšu, līdz enerģijas jūrai, mūsu puncītī, un tad nolaižās uz leju. Labi! Un savienojās debesis ar zemi, un atkal jūs varat paturēt ķermenim abās pusītēs plaukstiņus, lai normalizējās, harmonizējās koka enerģija. Labi. Tagad nākošais vingrinājums būs tāds mazliet ar aktivitāti. Mēs tagad, pirms mēs ejam secībā, mēs drusciņi, tas vingrinājums mums ir arī iekšā secībā, un mēs viņu patrenēsim, lai secībā viņš iznāk dabiski, un reizē viņš arī stimulē šo aknu enerģijas, tikko mēs nomierinājām, atvērām aknās kanālus, un enerģija varēs tagad aktivizēti ieplūst, stiprināt aknas,
Jā, un es ieteiktu, ja ideālā variantā jūs taisiet šo tiešām vingrinājumus pusdienu laikā, vai nu pirms jūs atguļaties, atpūsties, vai pēc tam, vai arī jebkurā citā dienas laikā, kad iznāk labi. Un tagad tāds mums ies atpakaļ, jā, rociņas šeit klāt, pie sevis, ieelpa, solīts ar vienu kāju atpakaļ, ar otru kāju atpakaļ un skatiens arī. Skatiens arī uz to kāju, kur jūs sperat soli. Ja, vienalga, ar kuru kāju jūs sākat, viena. Un cik tā jūs varat arī tikai drusciņi, ja, spērt. Tikai drusciņi. Nesanāk, nesparat tālu atpakaļ. Jā. Roku kustības. Jā? Var arī tagad tādā veidā pamēģināsim. No šīs pozīcijas, ka jums kājas ir pleca platumā šeit, jūs iegriežaties, un sperat. Un man slīd kājas, ja, un solis, ja, tādā veidā. Tagad atkal vajag mazliet nopurināties, savākt enerģiju un ļautai iejusties jums svarīgajās ķermeņa zonās. Un dosimies mūsu skaistajā lietus ūdens kustības secībā, sekojam man. Ja? Nekas cits jums vairs nav jādara, kā tikai sekosim. Un kustības man arī uzskrēja augļu enerģiju uz augšu. Sāktivizējās. Un tad mēs tā varam pārdomāt mierīgi par to, lai koka enerģija veselīga, lai koka elementa transformējošā fāze darbojās harmonijā. Jo, ja mums ir koka enerģija harmonijā, mums pārjām tāda laimības sajūta, kad jebkurš elements ir harmonijā savā pārpilnības periodā, nevis viņš dod tās izpausmes uz augšu, uz leju, pārņem tāda laimes sajūta. Labi, un kā vienmēr, sākumā rociņas uz sirds centra plaukstiņas, mazs iesēdiens celīšos un sajūtam. Ja sajūtam, uz kuru pusīti mēs sparam solīti. Un mēs atveram vārtus, un enerģija grimst eliksīra laukā. Elpojam mierīgi. Un jūs iesiet pa labi, es iešu pa kreisi. Sekosim enerģijas vējam, ja? Un kustība no jūsu kreisā gurniņa rociņas ceļās uz augšu un iet pa labi, uz leju apļi, ja? Sekojam vējam uz augšu, ja kustība iet uz augšu, uz āru. Pavasarī mums viss virzās uz augšu un uz āru. Sākumā uz vietas, un tad spērsim dažus solīšus. Tieši jums jau pazīstama kustība no iepriekšējās, ja? Un sparam kreiso kājiņu klāt. Rociņas iet uz augšu, sākam spērt solīti, un tad nāk klāt atkal kreisā kāja.
Tālāk es neiešu, lai es palieku jums kamerā. Ļoti labi. Jā. Sekojam enerģijām. Ceļamies augšu. Un tagad uzmanīgi mēs iesim. Rociņas iet uz augšu, pa labi. Un, ka jūs gribētu noķert putniņu vai noķert zvaigzni, aiziet kreisajā pusītē, labajā pusītē. Labā pusē svars uz labo kāju, mazliet iesēdiens un nāk caur sirdi pa diagonāli, kreisā roka uz leju. Tagad tā rociņa iet, satiekās atkal ar labo, jūs sperat dziļāku soli, pārslīdat, sekojat kreisai rokai. Šāda skaista kustība. Jā, ļoti labi. Un tagad atkal koncentrējam 5 elementus. Koncentrējam enerģiju. Un rociņas sanāk kopā, un tagad tā kustība, kuras es jums mācīju, rociņas kopā, kreisā kāja nāk klāt, sparam solīti, paskatāmies pa kreisi. Tagad iet rociņas priekšā satiekās, jā, jums priekšā, jūs ejat uz augšu, un pavasaris var atgriezties uz zemes. Tas ir stāsts par lietus ūdens sezonas burvību. Ļoti labi. Un tīģeris. Kreisā roka iet cauri debesīm. Iesēdiens uz kreiso, saņemam tīģeri, pārnesam svaru uz labo kāju. Liekam solīti ar kreiso un esam mājās. Ļoti labi. Ļaujam enerģijām koncentrēties. Atkal pamasējam zem krūšu, kurvja zem ribām. Un taisīsim visu to pašu, bet uz otru pusīti. Ja? Tagad no labās kājas sekojam vējam uz kreiso pusīti. Viegli šūpojās koki šodien vējā. Liekam solīti, labā kāja nāk klāt. Sniedzamies uz augšu, bet reizē sazemējamies. Un paliksim te uz vietiņas. Sajutīsim visas enerģijas, kas šodien ir pieejamas. Un tagad aiziesim kreisajā pusītē, augšā abas rociņas aiziet, un tā kā jūs ķertu, gribētu noķert kādu putniņu savās plaukstās, nosēžamies. Izlaižam enerģiju cauri pa diagonālīti, cauri ķermenim, un sekojot labai rociņai pārnesam pie kreisās, pastiepjamies, izliekam labo kāju, pārnesot svaru, slīdam. Un tagad savācam kopā. Savācam visu kopā. Tagad būs maģiskā pavasara atgriešanās kustība. Jā, vispirms koka elementu nomierinam un stimulējam vienlaicīgi, uzmanīgi. Sanāk rociņas kopā un jā. Un tad viņas iet priekšā, ceļās augšā.
Un pavasaris var iestāties uz zemes. Jā, un ejam pie tīģerīša. Iesēdiens uz labo, pārnesam uz kreiso, liekam ar labo kāju solīti, atgriežamies mājās. Ļoti labi. Ļaujam visām enerģijām nosēsties mierīgi, harmoniski. Un aizveram vārtiņus ciet. Kādu mirkli varat sirsniņu pajust, ja vēlties pamasēt centrālo enerģijas plūsmu. Un tad jau atkal paturam rociņas, liesa, aknas, kuņģis. Lai jums brīnišķīga sezona, lietus, ūdeņi. Paldies!